Nu kā, pēdējās spēles ļoti labi es tā iejūties tajā izlases modelī beidzot, tad arī punkti nāk, bumbas nāk šodien vispār. Liekam garšoks gan Pekovičam, gan Vraņešam. Kā pats jūties tajā pēdējās divās spēlēs, kad ir tiešām spēle aizgājis no rokas? Nu, jā, ir tā, ka, acīm redzam, jūtos labāk un tiešām liekas, ka bija, es personīgi biju tādā kā fiziskā bedrē un nevarēju vien sagaidīt, kad nākšu ārā, bet, tagad ir tā, ka var skriet, lekt un darīt visu, kas vien nenāk prātā, tāpēc arī kaut kas sāk izdoties. Tas ir tāds efekts no ne īpaši varbūt veiksmīgās sezonas Spānijā vai arī no fiziskajiem treniņiem? Nē, tas nozīmē, ka ir bijis ļoti labs fizisks darbs iepriekš. Tad gaida, ka savu formas virsotni sasniegs pēdējās mačos? Noteikti, ka sliktākos nebūs, būs tikai labāk un jā, noteikti. Ko treneris no tevis sagaida tieši kā no vēl viena no garajiem spēlētājiem, kas mums ir? No? Es domāju, ka viņš sagaida, lai es nekļūdos tik daudz vairāk un lai es metu vairāk. Pašam šodien nav tāda sāpju noteikti ir par to pēdējo metienu, kurš tomēr nogriezās no stīpas nost. Vairāk tur jau iepriekš par tiem varžiem metieniem un kļūdām. Tas pēdējais metiens jau tomēr tikai -2 būtu bijis. Tas varbūt nebija tik nozīmīgi. Nozīmīgāk bija, man liekas, tur spēles laikā, kur mēs ar Strēlnieku nespatāmies 2 pēc kārtas. Bet, mazāk kļūdas un vairāk metienu. Tev esi aprunājies ar Kurtināti par nākamo sezonu? Nē, es ļoti gaidu sarunu ar viņu un nevaru sagaidīt. Es jau ieplānoju kādu laiku vai tikai pēc čempionāta beigām? Nē, nav ieplānots laiks. Es arī neuzstāju un nesteidzos, jo mēs agrāk vēl. Bet es gaidu, kad es sadīšos ar viņu un redzēs, kā aizvērtīsies mūsu sadarbība. Kāda tev bija saruna Valdi par visu līgumu slēgšanas procesu un visas tās lietas? To visu vairāk runā mans aģents, bet ar Valdu mēs esam uzturējuši kontaktu jau arī iepriekšējās sezonas laikā. Viņš man vienmēr atbalstījis un piezvanījis pat, kad man negāja. Un jau izrādīja interesi jau pagājuši gadu man ņemt pie sevi. Un šogad, kad redzams, ka ir vēl augstāki mērķi komandai un nāk labāki treneri un pretinieki ir vēl stiprāki. Es redzu, ka es varu piedalīties un palīdzēt Latvijas komandai. Okay. Super, paldies tev un veiksmi nākamajās mačās!